Re! Viss ēters ir te! Jau ilgstoši viens no aktuālākajiem komunālo pakalpojumu jautājumiem Madonā ir sadzīves atkrituma apsaimniekošana. Pēc iedzīvotāju sūdzībām, kas tika sniegtas arī patērētāju tiesību aizsardzības centram, tiesību sargam un citām iestādēm, novada pašvaldībai tika uzdots mainīt tarifu aprēķināšanas kārtību. Tagad vienota maksājuma vietā madonieši maksā par faktiski saražoto atkritumu daudzumu. Un vēloties samazināt savu rēķinu, daļa iedzīvotāji rīkojas negodīgi, izmetot atkritumus kaimiņu konteineros. Kāds risinājums šobrīd rasts cīņai ar negodīgiem iedzīvotājiem, par to vairāk Vidzemes televīzija. Sadzīves atkritumu konteineru sargāšana Madonā šobrīd ieņēmusi jaunu veidolu. Laukumi, kur izvietoti konteineri, tiek apjosti žogiem, piekļuve tiem iespējama vien izmantojot kodu karti. Lai arī daļa madoniešu par šādu vizuālo tēlu pasmaida, kopumā iedzīvotāju nožogojumus vērtē kā šī brīža labāko risinājumu. Ir ērtāk. Jo, piemēram, tādi bomzīši nelien iekšā un kaķi, suņi nevalkā tos papīrus. Un mans viedoklis ir, visur varēšu tādus nožogojumus sataisīt. Problēmas ar atkritumu apsaimniekošanu sāsinājās brīdī, kad konstantā maksājuma vietā sāka iekasēt maksu par faktiski saražoto. No šī brīža, kad katrs maksā tieši par savu konteineru, ir vēlme viņus slēgt un aizsargāt. Pašvaldība nāk iedzīvotājiem talkā šo procesu organizēt un palīdz izbūvēt konteineru laukumus, kuros ir iespēja slēgt konteinerus vai izbūvēt žogu kopējai konteineru laukumu slēgšanai. Agrāk bija piebrauc ar busikiem, jā, ar busikiem. Piebrauc mierīgi izmet, nekādu problēmu, saprot, savus tos smirdīgos atkritumus. Un mēs maksājam par kubikmetriem. Nekāda problēma, saprotiet, piedomā. Nožogojumu uzstādīšanu veicinājis arī fakts, ka līdzinējā konteineru slēgšana ar atslēgām apgrūtināša bijusi gan Cijā Madonas namsaimnieks darbiniekiem, gan pašiem iedzīvotājiem, it sevišķi ziemas periodā. Varēja neattaisīt viņas, tur obligāti bija jāiesmērē viņas, ja? Aizsalst viņas. Tādā veidā, ja? Tagad vispār tur. Automātika. Daļa iedzīvotāji šobrīd mazākas kļūšas arī summas rēķinos. Maksa tiem, kas, teiksim, pieskata šos laukumus samazinājusies. Dabīgi ir ieguldījuma maksa šī te bija liela, diezgan tur paliela, jā, salīdzinām, teiksim, ar šo te maksājumu, jā. Bet, noteikti ilgtermiņā tas atmaksāsies. Nožogojumu uzstādīšanas izmaksas tiek sektas no Madonas novada pašvaldības piešķirtā finansējuma nepilnu 26 000 eiro apmērā un daudzdzīvokļu māju līdzfinansējuma. Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.